jo es vēlos uz skatuvi aicināt kādu brīnišķīgu runātāju, kuru droši vien ļoti daudzi no jums gaida. Viņš sevi sauc par tehnoloģiju entuziastu, bet viņš ir arī digitālās drošības centra dibinātājs, un es zinu, ka daudzi no jums, kas lieto, es redzēju, ka daži nepacēla roku par Facebook lietošanu, bet ka tomēr esat viņu, es domāju, pamanījuši. Es arī viņu pamanīju nesaistīti ar darbu, bet vienkārši scrollējot, un šis cilvēks ir ne tikai, kā es teicu, entuziasts, bet viņš arī diezgan tomēr nopietni nodarbojās ar šo te cilvēciskā faktoru pētniecību attiecībā, kas attiecās uz tehnoloģijām. Viņš jau ir priekšā, un tas ir Elvis Strazdiņš. Aicinu aplaudēt un aicinu piesakot viņam vispār sociālajos tīklos, redzēt to, ko viņš dara. Sveiki, esmu Elvis Strazdiņš. Iespējams, ka liela daļa no jums man nezina, tāpēc, ka platformas, kurās es runāju, varētu nebūt jūsu auditorijai. Tāpēc es nedaudz pastāstīšu, kas es esmu. Es krītu uz nerviem krāpniekiem. Pie reizes informēju sabiedrību par bīstamību, izpētu viņu metodas un pēc tam stāstu to internetā. Tehnoloģijas kļūst aizvien sarežģītākas, un mūsdienās nebūs nevienas tehnoloģija kompānijas, kurā kāds cilvēks zinātu tehnoloģiju, pie kā viņš strādā no A līdz Z. Tas mūsdienās nav iespējams, jo tehnoloģiju tās komponents ir ļoti daudz. Jā, man ir 20 minūtes, vai ne? Bet man ir tā privilēģija, ka es nedaudz pāršaušu pāri. Tā. Jā, un tā kā tehnoloģijas kļūst aizvien sarežģītāks un pat viņu izstrādātāji nezin, kā viņi strādā, tad iespēja, ka mēs tās zināsim no A līdz Z, ir diezgan nereāls. Tāpēc es jums pastāstīšu to cilvēcisko faktoru, kur mēs varam šad tad iekrist, šad tad nezināt, ka tehnoloģija dara šo konkrēto lietu. Kā es komunicēju ar krāpniekiem, šeit man ir viens telefons, otrs telefons, trešais telefons, ceturtais telefons. Es esmu liels pārdevējs, es pārdodu bērnu ratiņus, aizņemos naudu no cilvēkiem, meklēju darbu, visu iespējamo, uz ko parasti uzķerās krāpnieki. Un tad viņi man zvana, raksta īziņas, jā, es vienmēr klikšanu uz visām saitēm, kuras es redzu. Nekad to neatkārtojiet mājās, bet lai kaut kā nonāk pie krāpniekiem un saprast viņu metodas, man tas ir jādara. Pastāstīšu arī, kā es to daru, lai, ja gadījumā jums tomēr ienāk šī stulbā ideja prātā, lai vismaz jūs kaut kā būtu drošībā. Sākšu ar fizisko drošību. Šeit cilvēki ir nopirkuši jaunas mājas, cik mīļi ielikuši bildes ar savām atslēgām, viss kārtībā. Viņi droši vien ir vienīgie, kas var iekļūt viņu mājās iekšā. Nope. Mēs paņemam šo fotogrāfiju, palielinām, apstrādājam, liekam 3D printerī un mums ir viņa dzīvokļa atslēgas. Tā kā nekad nelieciet nekur publiski bildes ar savām atslēgām, nerādiet tās draugiem, ja nu gadījumā kāda kamera noķer vai vēl kaut kas. Tas nav vajadzīgs. Priekš kam kādam zināt jūsu atslēgas. Nākamais, kad jūs izmetat kādu ierīci, vienmēr pārliecinieties, ka jūs visu datus esat izdzēsuši. Ar mani sazinājās kāda sieviete, kur bija izmetusi savu telefonu, jo bija izšķēdīts ekrāns. Kāds bija pieslēdzis pie ārējā ekrāna, uzminējis PIN kodu, atbloķējis telefonu, sācis rakstīt viņas radiniekiem, prasīt naudu un vispārējo. Tā kā, ja jums ekrāns ir izšķēdīts un jūs nevarat pieslēgt ārēju monitoru, tad es jums varu ieteikt tikai atvērt to vaļā un iznīcināt visus čipus, ko jūs redzat ar āmuru vienalga kaut ko. Tas pie tam ir diezgan interesants process, tā kā iesaku izdarīt to un izklaidēties. Vēl par fizisko drošību ir tāds standarts kā USB. Šeit man ir pāris kabeļi. Jūs nekad mūžā neatšķirat, ka šis kabelis ir kaut kādā veidā ļauns. Šis ir USB, pilnīgi identisks Apple uzlādes kabelim, Type-C. Šis ir Type-A uz Type-C. Un, ja jūs piespraudīsiet šos pie kādas ierīces, tad visticamāk notiks sliktas lietas.
Ko šis kabelis spēja? Tad viss, ko viņš dara, ir izliekās par klaviatūru. Un datoriem nav nekādu bloku uz klaviatūrām. Principā klaviatūras var darīt, ko grib. Bet tur ir ļoti daudz uzbrukumu veidu, ko klaviatūra patiesībā var darīt. Pirmkārt, pēc tā viņi var simulēt, ka viņi nospiež caps lock pogu. Starp citu, es iesaku atslēgt, ja jums ir iespēja caps lock neizmantot, tikai shift. Jo pēc caps lock pogas var noteikt, vai ir pieslēgts pie Windows vai pie macOS, un pēc tam var jau sākt sūtīt komandas uz datoru, un atkal kustinot caps lock, num lock un scroll lock tos taustiņus, var dabūt informāciju atpakaļ no datora. Tā kā var traks lietas darīt. Tāpēc nekad neslēdziet pie savām ierīcēm kaut kādas aizdomīgas kabeļus. Ja jūs tomēr to darat, šeit ir USB datu bloķētājs, šādi pieliekam, un jūsu kabelis vairāk, šis kabelis neko no jūsu datora nevarēs nozagt. Type-C gadījumā ir šāds te datu bloķētājs, jūs piespraužat, bet tā kā šim ir, jūs nezināt, kurš gals ir šis te ļaunais gals, tāpēc jums vajag abos galos. Un ja beigās jūs nesāt šāds divus kabeļus līdz, tad varat vienkārši savu kabeli nesāt un visu, priekš kam jums vispār ņemt svešas kabeļus. Tālāk par, starp citu, man te ir vēl viens tāds verķīts, ar šo var noteikt, vai kabelis gadījumā kaut ko ļaunu nedara. Es nedomāju, ka jūs to pirksiet, bet vispār interesanti tas, ka viņš ar dažādām metodēm mēģina noteikt, vai šis kabelis kaut ko mēģina darīt uz datoru vai nemēģina. Šeit iedegās tāds smuks sarkani gaismiņi. Par bezvadu tehnoloģijām. Mēs bieži vien, bezvadu tehnoloģijas vispār tas ir tik forša lieta krāpniekiem un hakeriem. Viņi ir vienkārši pārlaimīgi, ka mums kaut kas tāds ir radies, jo tik daudz, ko var ar bezvadu tehnoloģijām uzlauzt, salauzt un izdarīt. Piemēram, atkal cilvēciskais faktors atnāk ciemiņš pie jums uz mājām, un jūs iedodat savu māju Wi-Fi paroli. Protams, viņš taču ir draugs. Problēma tā, ka uz viņa ierīces var būt kaut kāda ļauna programmatūra, kur sāk skenēt ierīces jūsu iekšējā tīklā un sāk mēģināt viņus lauzt dažādos veidos, zakt no jums datus vai vēl kaut ko. Tā kā nekādā gadījumā to nedariet. Ko darīt? Vai nu nopērciet rūteri, kuram ir 2 atsevišķi hotspoti, kur nav savā starpā nekādīgas savienoti mūsdienas rūteri to piedāvā, un tad ir guest, jeb viesu tīkls un jūsējs. Vēl labāk dariet kā es, nopērciet par 10 eiro atsevišķu rūteru un vienkārši ar kaut kādu vienalga switchu vai kaut ko sadaliet vienkārši sev vienu tīklu un otru tīklu, un šis ir tas netīrais rūters, caur kuras arī eju visādos skēmu lapās, lai gadījumā kaut kas nenotiek. Tas ir tas, kā arī es par drošību domāju un iesaku arī jums tā darīt. Bezvadu ierīces vēl ir vecās Bluetooth austiņas. Noteikti iesaku izmest, tāpēc, ka vecie Bluetooth standarti, tur nav nekādas drošības, viņas var noklausīties, bet ja jums ir daudz maz pēdējo 10 gadu laikā austiņas, tad tā nav problēma. Mikrofoni, kas uz radio viņiem strādā, visticamāk, ka šis varētu būt tāds, ja gadījumā kāds lejā kaut kur klausās radio viņas, viņš varētu dzirdēt, ko es šeit runāju. Es nezinu, ja godīgi, iespējams, ka šis ir digitālais mikrofons? Digitāls. Ok, tad padomājiet, vienkārši palasiet, kāds standarts tiek izmantots. Un ja jums ir kaut kādi iekšēji mītings vai kaut kas, tad piedomājiet to, vai jūs gribat, lai kāds ārpusē dzird, jo mums vienmēr šķiet, ka, ja mēs runājam mikrofonā, tad tas signāls aiziet tikai uz to ierīci, ar ko viņi sazinās, bet īstenībā signāls iet uz visām pusēm, un jebkur citur kāds arī var lasīt. Pērkot vēl kaut kādas barjeras, garāžas, padomājiet, kas aiz šīm durvīm atradīsies, un, ja tur atradīsies kaut kas dārgs, netaupiet naudu, pērciet pēc iespējas dārgāks šīs pultis, jo, ja viņas neizmanto šifrēšanu, tad ar pāris ierīcēm varēs ļoti ātri ierakstīt signālu, ko jūs nosūtījāt, lai atvērtu vārtus un pēc tam izdarīt to pašu. Tāpēc ir jābūt šifrētam. Jautājums, kā var zināt, vai viņš ir šifrēts? Diemžēl jums nāksies rakstīt kādam tehniskam cilvēkam, pazīstamajam, prasīt padomu vai pašam mēģināt saprast. Jā, mēs esam tādā laikmetā, kad pat, lai nopirktu ēdienu, jums ir jābūt pārtikas tehnologam. Diemžēl tā ir. NFC, vēl viena bezvadu tehnoloģija. Ja jums ir šie te čipi kaut kāda, ar ko atvērt durvis vai vēl kaut kas, arī
vēlams, lai viņas ir ar kaut kādu kriptogrāfiju, jo lielākā daļa mūsdienās, cik es esmu skenējis, nav nekādas aizsardzības. Principā es varu pastaigāt, paskanēt pa kabatām NFC kartes un pēc tam ietvērt vaļā visas durvis, kuras vajag. Un pēc tam es varu kaut kādos sociālos tīklos atrast fotogrāfiju, kur cilvēks saka, man pirmā darbdiena, es izgriežu no bildītes, viņš to bēdžu piekarina sev kaklā, noskanēja durvis un ieiet iekšā un nebūs aizdoms. Ar kartēm, arī cilvēciskais faktors ar kartēm ir, ja jūs nozaudējat karti, bankas dažādas piedāvājumus tikai 7 dienām bloķēt šo karti, nekādā gadījumā neizmantojot šo funkciju, tāpēc, ka jūs nezināt, kur jūs viņu pazaudējat, un ja jūs atrodat viņu kaut kur sev zināmā vietā, tas nenozīmē, ka pa vidu šajā laika posmā kāds nav redzējis šo kartu. Tāpēc es nezinu, kāpēc tāda funkcija eksistē, bet neizmantojiet, tāpēc, ka kāds varbūt visus jūs karšu datus kaut kur pieglabājis, un tad, kad jūs viņu aktivizēsiet, tad viņš viņu izmantos. Tā, es ļoti ātri skrienu, es ūdens glāzi nepaņēmu, varbūt, jā, paldies. Es vienkārši tik daudz runāju, ka esmu līdz slāps. Tā, jā, šobrīd tā kā cilvēki tik daudz ir pievienoti internetam, tad krāpnieku dzīve ir palikusi vienkārši tik vienkārši. Krāpnieki ir eksistējuši vienmēr, protams, nevajag domāt, ka viņi ir tikai tagad, bet problēma ir tāda, ka šobrīd viņi var tikt pie savu upuru daudz vienkāršāk kā jebkad. Un tāpēc mums ir jābūt uzmanīgiem. Tā par Wi-Fi es jau pastāstīju, par īziņām. Īziņas, tas ir vesels vienkārši viņu medību lauks. Šeit ir kaut kāds bariņš ar īziņām, Latvijas pasts, DPD, un cilvēkiem, cilvēki daudz domā, es vēl tikko braucu ar taksistu, kurš izrādās bija mans sekotājs, kurš man pastāstīja, kā viņš pazaudēja uz līdzīgu schēmu diezgan lielu naudu. Un man regulāri cilvēki raksta, zvana un stāsta par to, kā viņi atkal pazaudē, un viņi vienmēr, ko es dzirdu, es nekad nebūtu iedomājis, ka es varēju uz to iekrist. Jā, diemžēl, tie, kas, neviens no mums šeit nedomā, ka mēs kādreiz varētu iekrist to, un tad, kad iekrītam, tad pēc tam mums ir žēl, tāpēc vēl viens ieteikums nekad publiski nesakiet, mani nekad nevarētu apkrāpt, jo tad, kad jūs apkrāps, jums būs kauns par to atzīties, un jūs nevienam nestāstīsiet. Nedaudz parādīšu, kas notiek, kad uzklikšana uz šīs īziņas. Mēs ejam pasta lapā, ievadām datus, te ir mans Aivis alter ego. Pēc tam mums prasa kartes datus, izveidoju Revolut vienu maksājumu karti, savadīju visus datus, un pēc tam, kas notika, kamēr es vadīju kartē datus, pie katra pogas spiediena uz krāpnieku serveru aizgāja visu datu, ko es esmu ievadījis. Ja jums šķiet, ka jūs nenospiedāt sūtīt, un tāpēc krāpnieks nav iegūs jūsu datus, tā nav. Tikko jūs jebko ierakstāt, tā uzreiz tas viss aiziet, ieskaitot no jūsu pārlūku dažādu informāciju, ko var dabūt. Visi iespējams laiki iet uz viņu serveriem, viņi zina vairāk nekā jums šķiet. Te es atšifrēju, kas tur ir visi man karšu dati, man pārlūku versija, man operētāja sistēma, neatceros vēl tur viss kaut kas. Šeit, protams, domēns reģistrēts kaut kādā, neatceros, kurā valstī, Islandē vai kaut kur, un Office arī kaut kur nekurienē. Diemžēl šie rīki nav vienu vietu, pie tā mēs Digitālās drošības centru šobrīd mēģinām strādāt, lai varētu vienkārši ievadīt šo saiti kaut kādā vienā vietā, ielikt īziņu vienā vietā, e-pastu iekopēt un paskatīties, vai tas ir ticams vai nav. Šeit ir viens tāds arī newbank.com. Cilvēks man rakstīja, jau bija gatavs pārskaitīt naudu. Protams, jāpārskaita nauda uz Jānu Bērziņu, kā parasti šie te mūļu konti. Ja jūs nezināt, kā strādā mūļi, paskatieties pirmdienas aizliegto paņēmienu. Un cilvēkiem tiešām nešķiet aizdomīgi, ka viņiem ir jāpārskaita pirmā iemaksa par kredītu uz kaut kādu Jānu Bērziņu. Tā kā kas šeit ir aizdomīgi šajā lapā, nav pilnīgi nekādu rekvizītu uzņēmumam, nesen reģistrēts domēns, tur viss ir aizdomīgi. Un man cilvēks raksta, vai šī ir reāla Latvijas banka, šeit ir angļu versija, bet es nezinu, kādā veidā viņš man bija atsūtījis saiti uz Latvijas versiju, es nezinu, kā tas strādā, bet kaut kā bija nomainīt valodu uz latviešu, un viņš saka, šī ir Latvijas tā kā banka leģitīma, kur var aizņemties naudu.
Un tad šeit Latvijas bankā ir saraksts ar visām kredītu iestādēm, un tur, protams, New Bankā nav. Tā kā šī arī ir tāda lieta, kuru vajadzētu kaut kā centralizēt, lai viss stāv vienā vietā, lai cilvēkam nav jāmeklē pa dažādām vietām. Un šeit ir kārtējā reklāma, kripto schēmas, uz kuras arī cilvēki pazaudē daudz tūkstošu naudas. Ja jums kāds piedāvā ātru peļņu, tad jā, tas izklausās vilinoši, bet tā visticamāk nav patiesība. Un tur ir smieklīgi ar tām kripto schēmām, iemaksā naudu, viņu pieskaita, un tad pacējās tas skaitlis, viņš strauji auga. Un tad cilvēks saprot, ka tā ir krāpšana, viņš jau ir pazaudējis 9,000 eiro. Pēc tam viņš atrod kaut kādu Facebook reklāmu, kad viņi varot atgūt to naudu atpakaļ. Viņš samaksā viņiem 2,000 eiro. Un pēc tam atrodās vēl kaut kāds, kas visu šo te lielo schēmu ir atklājuši, un tad vēl tam samaksā, un cilvēki, tas saucās sunk cost fallacy, es nezinu, kāds ir latviski, bet, ka tu esi jau ieguldījis naudu, un tu nevari viņas atvadīties, un tu vēl vairāk ieguldi. Un kas bija smieklīgākais, ka mēs pēc kaut kāda pusgada iegājām viņa lapā, un viņam no tiem 9,000, ko viņš bija ieguldījis, bija izaudzis uz 1,7 miljoniem. Tā kā viņi pat realistisks griezts neuzliek. Viņi ir tik lēti tie risinājumi. Viņi varēja uzlikt, lai kaut kur viņi izlīdzinās, varbūt, lai izskatās kaut cik realistiski. Viņiem vienalga. Viņi naudu ir dabūjuši un ejam tālāk. E-pasts, protams, ir e-pasts mūsdienās, starp citu, ir drošāks par izziņām. E-pasta protokols, lai gan ir vienkārši, bet tur tomēr jābūt parakstam un nevar, piemēram, atsūtīt no Microsoft vai vienalga no kaut kādas zinām uzņēmuma nevar atsūtīt e-pastu. Un tas ir tāpēc, ka tam uzņēmumam ir reāli uzņēmuma serverim jāparaksta tas e-pasts. Un tāpēc jūs bieži vien redzat no visādiem krāpniekiem dažādus @gmail un vēl uz kaut ko, un viņi uzraksta, ka viņi ir no Microsoft vai vēl kaut kā. Un jā, man ir arī bijusi gadījumi dažādi ar e-pasta krāpšanām, daži tādi diezgan pat izsmalcināti. Tātad e-pastu joprojām var nosūtīt no jebkura domēna. Es arī varētu no Microsoft nosūtīt, bet tā kā viņš nav digitāli parakstīts, viņš iekritīs mēstulēs. Tas, ko šie krāpnieki bija izdarījuši, viņi bija ieguvuši pieeju e-pastam, uzminot paroli, un tur nebija 2-faktoru autentifikācija. Viņi bija aizsūtījuši no šī leģitīmā e-pasta, viņš, protams, bija mēstulēs. Viņi izdzēs oriģinālo e-pastu, nokopēja 1:1 to oriģinālo rēķinu, nokopēja tikai nomainīja kontu. Izsūtīja vēlreiz e-pastu ar to pašu adresi. Viņš bija mēstulēs, oriģinālo izdzēs un to no mēstulēm ielika inboxā kā nelasīt. No rīta grāmatā atnāk, atver, jā, viss e-pasts ir, rēķins arī tāds pats, konts it kā mainījies, bet labi, nekas 140,000 pārskaitīti. Otrs ir, otrs gadījums bija tad, kad atsūtīja arī rēķinu no pilnīgi svešas e-pasta adreses, bet kas it kā izskatījās reāli, bija vienkārši pieregistrēts jauns domēns un no reāla uzņēmuma. Un šajos visos gadījumos es iesaku izmantot elektronisko parakstu. Visā Eiropas Savienībā darbojas elektroniskais paraksts, to var validēt mūsu e-paraksts LV. Vienkārši parakstīt rēķinu. Tas galīgi nav iegājis mūsu uzņēmumos. Es nezinu, kāpēc, bet to vajadzētu sākt darīt, jo vienkārši aizsūt PDF, tas ir tā kā iedot kaut kādu papīrīt, neparakstītu rekuru apmaksā šo, un cilvēks nezin, ko darīt, un arī ņemās un apmaksā. Un, protams, Nigērijas prinči. Vai jūs gribat redzēt, kā izskatās Nigērijas princis? Jā. Šis ir Nigērijas princis. Mums bija video zvans ar viņu. Viņš man izrādīja visu, kur viņš dzīvo. Pēc karaļvalsts neskatījās. Bet viņš man parādīja savus Nike, var redzēt šeit Nike džemperis, savus dārgās drēbes gan viņš man izrādīja. Bet ļoti lūdzās man naudu, ka viņam katru reizi tas scenārijs mainās. Katru reizi, kad es ar viņu sazinos, viņam mainās tā leģenda. Tad viņam vispār nav naudas, tad viņam vajag mātei naudu, tad viņam vecāku naudu, tad viņš ir apkrāps tikai vienu cilvēku, tad viņš krāpjās jau 7 gadus, tur visu laiku tas mainās.
Un, jā, par to risinājumu, ko es teicu, es šobrīd strādāju pie dziļās mācīšanās risinājumu, kur varēs iekopēt īziņu. Viņš pateiks, cik procentuāli, ka tas ir krāpniecība vai nav. Iekopēt domēnu, iekopēt jebko e-pastu, un viņš varētu pateikt. Es nezinu, vai tas reāli izdosies, bet man šobrīd ir sajūta, ka tur tomēr kaut kas kopīgs tajā visā ir, tajā valodā un tajos domēnos, ka viņus varētu. Nu, it sevišķi jau, ja iekšā īziņā ir domēns, tad jau to var pārbaudīt un uzreiz jau nomest tos procentus uz leju, ne uz augšu šajā gadījumā. Bet, ja nav domēnā, tad tur tomēr viņiem tā valoda ir diezgan līdzīga. Noteikti izmantoju 2-faktoru autentifikāciju, jo mēs zinām, ka drošās paroles, blā, 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 neviens viņus neizmanto. Un 2-faktoru autentifikācija ir reāli vienīgais veids, kā mēs varam būt kaut cik droši, ka neviens netiks pie mūsu konta zinot mūsu paroli. Vēl viena lieta, nianses par tiem rēķiniem, ko es stāstīju, konta turētājs un maksājuma saņēmējs var nesakrist. Tas ir interesanta lieta, bet to patiesībā nav iespējams pārbaudīt, jo nav centrālas datubāzes. Līdz ar to jūs varat atsūtīt rēķinu SIA Microsoft Latvijā, ierakstīt savu kontu, kaut kādu Svetbankas vai vienalga. Es pirmoreiz mūžā gribēju pateikt Hansbank. Un ja kāds pārskaitīs uz šo kontu, un ja viņam nebūs Svetbankā konts, starp citu, Svetbanka iekšēji gan var pārbaudīt, bet Citadele nepārbauda iekšēji. Citadelē pat iekšēji var uz Citadeles kontu pārskaitīt, ierakstīt maksājumu saņēmējā Microsoft Latviju un nauda aizies. Tā kā atcerieties to, tas, ka tur maksājuma saņēmējs ir kaut kāda burtu virkne, tas nenozīmē, ka viņai ir kāds sakars ar kontu. Smart ID. Viena lieta, ko es iesaku, mums jau atkal runāja par to cilvēcisko, uzmetās uz ekrāna Smart ID, mums reiz gribās vadīt PIN kodu. Un tas var aiziet tik tālu jau kaula atmiņās, ka man bija situācija, kur man stāstīja, ka meitene sēž pie galda un viņa izlec Smart ID, viņa uzreiz vada PIN 1, viņai prasa, kāpēc tu vada PIN 1, viņa tāda, jā, kāpēc vada PIN 1? Tāpēc kā automātiski, un tāpēc iesaku noņemt vienkārši nost to paziņojumu. Ja jūs zināt, ka jūs veicat darījumu, tad arī manuāli atveriet Smart ID vai manuāli atveriet internetbankas lietotni un apstipriniet tad. Tas ir vienīgais veids, kā nepadarīt to tik vienkārši, jo cilvēki neapzinās, cik svarīgi ir šie 4 cipari, ko mēs ievadām. Tas ir tā kā paraksts. Protams, PIN 2 ir vēl svarīgāk, tas būtu kā notārs, bet PIN 1 ir kā paraksts. Tālāk, kad krāpnieks ir jau ieguvis internetbankā pieeja, tad šeit var Svetbankā un arī citās lietotnēs var paskatīties, kam tad ir bijusi pieeja jūsu kontam. Un šeit mēs atradām vienam no apkrāptajiem, starp citu mūļiem, kuram bija šeit pieeja viņa kontam. Un kā viņš kļuva pa mūli, atkal gribēja kredītu un nosūtīja savu to ID karti un savu fotografiju, nekad to nedariet. Tas ir tāds stulbums, ka ar ID karti un selfiju pietiek, lai uztaisītu PaySerā vai kaut kur kontu, un uz viņu vārdu bija uztaisīt PaySerā konti, un pēc tam caur turienu laist caur nauda. Pa laimi es viņu brīdināju, jo es ar tiem krāpniekiem komunicēju, viņi man dod jaunus, mistiskā kārtā tie konti pēkšņi tiek bloķēti, tad viņš man dod atkal jaunus, tie atkal tiek bloķēti, jo es laiku sazinos ar tiem upuriem, un viņi laiku bloķē savus kontus. Un tā, kamēr es izsmeļu pa vienam no tiem krāpniekiem. Protams, ka to kontu ir daudz, es viņus nekad visus neizsmošu, bet vismaz daļai cilvēkus var palīdzēt. Un tālāk, jā, tas cilvēkiem šķiet, ka hakers ir tas, kas pa kreisi, ka viņš tā izskatās, sēž pie datora un kaut ko lauž. Patiesībā hakers ir vienkārši tāds kā es ar mikrofonu un labdien, šeit no policijas un atrod caurums nevis jūsu datorā, bet jūsu smadzenēs. Un tas ir tas, kas mums ir jātrenē. Mums ir jātrenē smadzenes uz domāšanu un kritiku, jo mēs viņus nekad neapvārdosim. Viņiem ir vesels komandas, kur viens otru apmāca, viņiem ir tur lekcijas iekšējās un analīzes katram gadījumam, un mēs domājam, ka mēs ar netrenētu prātu varēsim ar viņiem spēkoties. It sevišķi, ja notiek tas, ko es parādīju 900 sekundēs. No. Es zinu, ka tu man teici, lai šo neatskaņo, bet tā, tu klausieties. Es tev teicu, lai tu neatskaņo, jā? Jā. Pieliec te jā, pie miķīšu savu, jā? Čau, Elvis, te Kika, klausies. Man vajag tavu palīdzību. Īsumā man te viss besies, ienīst savus kolēģus, un es vēlos pamest televīziju. Bet nu vajag kādu aizvietotāju.
vai tu būtu gatavs nākt uz televīziju manā vietā? Lūdzu, palīdzi, jo es esmu izmisumā. Un lūdzu, nekādā gadījumā nestāst šo nevienam labi. Ak, Dievs! Pagad. Es, protams, atbildēju. Un pēc tam es paziņoju, ka es kļūstu par TV3 diktoru. Man pēc tam arī mani paņēma uz pārsteigumu un ielika reāli par raidījumu vadītāju. Tā kā es ne tikai viņas pārsteidzu, bet viņi arī mani. Šeit ir saucamais celebate un arī, nu jā, kad ir kaut kāds zināms uzņēmums vai zināmi cilvēki, uz kuru vārdā it kā reklamē kaut kādas arī šīs te platformas vai kaut kādas iespējas, kur pazaudēt naudu. Un šeit ir ar deepfake mēģināts tā kā seju grozīt, bet pagaidām tas neizskatās tik labi. Un šeit ir mans mēģinājums. Latvijai ir par katru cenu pēc būtības jāpamet NATO un Eiropas Savienība? Pagaidām tas ir vēl diezgan sarežģīti, bet tas strauji attīstās. Tur ir jābūt nedaudz tehniskam cilvēkam, lai to visu vispār varētu iedarbināt un palaist, bet drīzumā, es domāju, tas kļūs aizvien vienkāršāk. Kā piemērs, te ir internetu veikals, kur viss saturs ģenerēts ar mākslīgo intelektu. Jūs tur iepērkaties un labākajā gadījumā jūs saņemat kaut ko, sliktākajā gadījumā jūs nesaņemat neko. Tā kā ir ļoti šobrīd grūti un ir jāuzmanās, un ja kaut kas, kā jau es teicu, izskatās pārāk labi, lai būtu patiesība, visticamāk tā nav. Un tas, ko es gribu teikt, ir vienmēr jāpaļaujās uz intuīciju. Tas ir pirmais sarkanais karoks. Ja intuīcija saka, ka šeit kaut kas nav kārtībā, tad bieži vien, es teiktu, 90% gadījumos kaut kas arī nav. Jo visi apkrāptie vienmēr, kad viņi ir kaut ko nopirkuši, viņi man saka, kad es pirku to pozitīvus biļeti, man likās, ka kaut kas nav. Tā kā, un jau dodot naudu, man likās, nē, šitā būs apkrāpšana. Un tad, jā, īstā biļete izskatās šādi. Bet jūs to nevarat zināt. Kā jūs varat zināt? Un pie tam, ja jūs nopirktu biļeti, kur izskatās tā kā otrā, kā jūs varat zināt, ka viņš nav viņu nokapējis un pārdevis 10 cilvēkiem? Viens mans ieteikums ir uztaisīt fotogrāfiju kopā ar pārdevēju. Tā gan ir fotogrāfija ar reperu Arturu Skuteli, jo es vienkārši nevarēju atrast nevienu citu fotogrāfiju. Viņš nav krāpnieks, vienkārši man nebija neviens cits. Bet, ja viņš gadījumā nepiekrīt taisīt fotogrāfiju, tad es ieteiktu labāk pirkt no kaut kādas uzticams platformas biļetes, nevis no rokas. Un, jā, mēs latvieši esam diezgan pieklājīga tauta, un mums ir grūti pateikt nē, bet mūsu šī brīža digitāla etiķete saka, ka mēs drīkstam pateikt vienmēr nē. Ja mums kaut kas nepatīk, ja mums prasa mūsu personas datus, ja mums prasa kaut kur pārskaitīt naudu vai ievadīt kaut ko, tad mēs drīkstam pateikt nē un nolikt klausuli. Tas ir ļoti pieklājīgi. Un par valodu runājot, jā, bieži vien viņi zvana krieviski, bet vairs jau pēdējā laikā ļoti bieži. Un man pirmais zvans latviski bija, ja nemaldos, pirms kaut kādiem 5 gadiem man krāpnieks jau zvanīja latviešu valodā. Tā kā tas nav, tagad viņi ir palikuši vairāk, bet latviski krāpjās jau patiesībā ļoti sen. Un jā, vēl viens, kā runāt ar radiniekiem, kuri ir iekrituši šajā visā un kuri negrib par to stāstīt, vai kuri vēl ir schēmas vidū, un tāda man ir ļoti daudz, kad radinieki raksta, ko man darīt. Man mamma ir iekritusi uz to romantisko krāpšanu. Un viņa tic, ka tas amerikāņu karavīrs, ka viņam tiešām ir uz īsu brīdi aptrūcies naudas. Tas liekas smieklīgi, bet tur neko nevar izdarīt. Un es mēģinu kaut ko darīt. Man, protams, arī savu darbi, un jau pēc dažām stundām man atsūta jau, izrādās ar Latvijas pastu var veikt pārskaitījumus, man jau atsūta fotogrāfiju, kur viņi ir 269 eiro pārskaitījusi. Un kā runāt ar viņiem? Pirmkārt, neko viņiem nepārmest, nekad neteikt, tu esi stulbs un tādā garā, jo pirmkārt tas var būt arī tu kaut kādā dienā. Un otrkārt, viņi uzreiz noslēgsies. Es vienmēr ļoti empātiski runāju ar šiem cilvēkiem, un tas ir vienīgais veids, kā dabūt kaut kādu informāciju. Jo parasti pirmais ir, es neko neizdarīju, krāpnieki kaut kā tika manā telefonā un uzlauza un nozag man naudu. Tas ir pirmais vienmēr, un tad es eju tā kā, bet
saprotams, bieži vien cilvēks netīšām ievada PIN 1, vai gadījumā nevarēja būt tā, ka tu netīšām, vienkārši nepamanot ievadīju, un tas reiz ir tāds, jā, varbūt es kaut kādu PIN 1 ievadīju, bet tik un tā viņš tik manā telefonā, un tādā veidā es vienmēr pa soļiem tā kā mēģinu tikt līdz tam, kā tad tas notika, un ja gadījumā viņš ir tajā schēmas vidū, tad arī vienmēr tā kā viss kārtībā, tu pazaudēji naudu, tu iekriti uz to schēmu. Redz, kur ir Elvis, tāds traks čāls, kas par to runā internetā. Paskaties šos video, es nezinu, palasi certā, vēl kaut kur iedodiet kaut kādu informāciju, lai viņš var izglītoties. Ja godīgi, nav daudz ieteikumu, vienkārši mēģināt kaut kā ar viņu strādāt. Ja tas notiek ar jums, tad ziņojiet CERT, un ja jums gadījumā nav slinkums, tad varat atrakstīt man, vai drīz būs arī digitālās drošības centram kontakti, vienkārši atsūtīt, lai mēs varam piefiksēt, apmācīt mākslīgo intelektu ar to visu, un lai varam palīdzēt citiem cilvēkiem. Tā kā esiet uzmanīgi, un es ceru, ka jūs kaut ko iemācījāties.